Jūnija mēnesis visā garumā jau sen un tradicionāli ir izlaiduma laiks. Smiltenes tehnikumā teica, izlaidums mums ir kā gadskārtējas svētki. Izglītība un zināšanas – tas ir visas dzīves pamats, tā teica tehnikuma direktors Andris Miezītis. Mums beidz turpat 170 absolventu, un tātad gan ceļinieki, gan veterināra medicīnas kurs, arī ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcas pakalpojumi un autotransports un lauku turismas. Tā kā daudz programmas un 170 laimīgi jaunieši šodien saņems diplomus un izies lielajā darba tirgū. Smiltenes tehnikumam ir sena un tradīcijām bagāta vēsture, un kas šajā brīdī ļoti svarīgi, tehnikumā sagatavo jaunos profesionāļus arodos, kuri šobrīd Latvijā ir pieprasīti un ļoti nepieciešami. Mēs jau pastāvam vairāk kā 90 gadus, un es esmu pateicīgs iepriekšējiem paaudzēm, pedagogiem, visiem kolektīviem, jo tehnikums ir tiešām populārs ar to, ka mēs jau no 1945. gada mācām veterināru medicīnu, tieši vetārsta asistentus tagad. Un otra programma, kas mums arī ir zināma un pazīstama, tie ir ceļinieki. Protams, ir arī vēl citas programmas, kā piemēram viesnīcas pakalpojumi. Mēs mācām arī ilgus gadus, jau vairāk kā 40 gadus programma ir ēdināšanas pakalpojumi, arī lauku turisms, autotransports, tā kā populāras programmas, kuras nepieciešams ir šodien darba tirgu. Tātad Smiltenes tehnikumā jūs gaida jau šajā rudenī.